Ja. No Persijas līča valstīm ir gāze. Ja, gāze tiek izmantota atkal ražošanā, elektrības ražošanā, viss kaut kur citur, vai ne? Siltumenerģija. Caur Hormūzes līci iet liels daudzums specifisku produktu. Minerāli mēsli, tūlīt esam apakaļ, hēlijs, un vēl visādi tiešām liels apjoms specifisku produktu, kas pēc tam ietekmēs citu preču cenas. Ja, līdz ar to pastāv liels risks, ka būs atkal liels tāds inflācijas spiediens, kādu mēs redzējām relatīvi nesen. Varbūt ne tik liels, bet tur tie visi sakrājas. Pat ja konflikts beidzās, ja, tur tā infrastruktūra, ja, līča valstīs, viņi ir jau diezgan apskādēti, vai ne? Nebūs tā, ka cena atgriezīsies nākamajā dienā atpakaļ tajā līmenī, kādu mēs redzējām pirms konflikta sākuma. Ja? Līdz ar to ir jārēķinās, ka tas nebūs dienu, nedēļu vai pāris mēnešu jautājums. Tas viss var ieilgt. Ja? Un trešais, kas ir... Jūs jau tagad sakat, ka tas nebūs pāris mēnešu jautājums. Tie visi tie nosacījumi, kas šobrīd, ko mēs redzam, neliecina par to, ka tas ir īslaicīgi pārējais. Mēs varam teikt, ka mums nav nekāda pamata domāt, ka tas beigsies. Labi. Un kā jūs redzat, kā Latvijas valsts ar savu budžetu tālāk, ko var izdarīt? Un es vēl pats vēl trešā lieta, ja? Šobrīd kuģniecība, ja? Tur ir kuģi, kas ir iesprūduši Persijas līcī, netiek caur Hormūzes šaurumam, ir kuģi, kas netiek iekšā līcī. Tas kuģniecības kompānijām sadārdzina izmaksas, ja? Tā ir dīkstāve, tie ir riski, ja? Viņi ir spiesti pārorientēties vai kompensēt izmaksas, kas no tās dīkstāves rodās citur. Kuģniecības izmaksas pieaug, vai ne? Apdrošināšanas izmaksas. Tas viss rada baigo spiedienu, vai ne? Un līdz ar to tas kas mums jādara, es saku, ir jāmācās no iepriekšējās krīzes pieredzes. Tas ir absorbēt ekstrēmas cenu kāpums, kā mēs redzam, pieņemsim degvielas gadījumā. Jāskatās, kas būs ar siltumenerģiju, ja? Kur uzmē jāskatās? Kas ir? Soldiči tā saka, nesakiet man lūdzu jāskatās. Siltumenerģijas cena ir stipri atkarīga no tā, pieņemsim, ja mēs runājam par Rīgu, ja, kā tur atsevišķi lēmumi, ja, kas ietekmēs pēc tam, kāds būs tas tarifs akuru sezonā. Ja. Tas ir krietni vienkāršāk nekā degvielas tirgū. Ja. Tāpat ir skaidrs, ka mums tā fiskālā telpa, tās iespējas nav tādas, kādas viņas bija pandēmijas sākumā, vai tur arī uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tas, ka tādu vispārēju atbalstu, kāds bija toreiz sniegt, tas iespējams gluži vienkārši nebūs. Vai ne?